Pabeidzam slīpēt, gatavot mūsu lonžerona vietu metināšanai. Sākam izgatavot mūsu izgriezto fragmentu, gluži tāds, kāds viņš mums arī ir. No sākuma ar rezervas izmēru, šādi viņš izskatās, mūsu forma izgatavotā. Pēc tam mēs liekam virsū mūsu detaļu, atzīmējam jau patieso izmēru ar marķieri. Pēc tam visu nogriezīsim nost, visu lieko. Šīs stangas mums ļoti palīdz visu ieturēt un saturēt skaisti vietā. Tad, kad mums viss ir forši skaisti nofleksēts un detaļa ir, var teikt, tādā izmērā, kādā viņai jābūt, šādi izskatās no visām pusēm un no visiem rakursiem, kā redzat. Ļoti līdzīgi, gluži arī tieši tas mūsu tehnoloģiskais urbums arī uzreiz tiek uztaisīts. Piemēram, mūsu detaļu šādi izskatās izsmilšota šī te rūsas vieta no pagājušās sērijas. Diezgan skaisti, manuprāt. Nogruntējam ar epoksīdu grunti, pieslīpējam pēdējās nianses un sākam metināt iekšā mūsu jauno lonžerona fragmentu. Ar āmurīšu palīdzību nedaudz pieklapējam mazos milimetru nianses un visu metinam smuki ar pilnu šuvi.